Tiem, kas vakariem bija aiztusējuši. Un tā. Godās mums favorīts. Mans favorīts Edgars Krause. Viņam kas tur 325 vai ir 3? Viņam ir 328. Cik es atceros bija pagājuši gadu šodien. Viņam ir 300. Jā, arī pareizi. Es nekļūdījos. 328. BMW. Tīri normāli viņš tev tur slīpē to asfaltu, jā? Jā. Tikai moldingi. Ir uzlikts pareizs redutors. Akcidenti treniņos, jā? Smuki. Ļoti skaisti. Manā vērtējumā ļoti skaisti. Aizmugurējais bumpers pie katra pilona. Ar MacGyverim notīts. Jā. Oi, kaut kas te bišķi pa zemīti ir mums aizgājis, bet viss kārtībā. Tas ir rallī iespējā. Viņš ir laikam. Bija laikam dzirdējis, ka mums šodien uzstāsies ar pilnpiedziņu Evo 9. Mūsējais rallists. Matīs Mežaks, tāpēc viņš arī iespēdojās. Kāpēc viņam ar MacGyverim ir notīts bumpers priekšā un aizmugurē tas laikam, lai nenoskrāpē krāsu, jā? Nu, bišķiņ, jā, viņš tā ļoti bieži pasaka, es nebraukšu treniņu, man nav priekšējais bumpers, kamēr neskrāsošu, neuzlikšu, tikmēr nebraukšu treniņu. Protams. Viņš tā, oi. Tas priekš skatītājiem. Tas skatītājiem atbalstiet Edgaru. Redziet, cik viņam grūti, Redziet, cik viņam grūti, viņam vajag atbalstu. Laikam tāpēc viņš tik tieši krāso tos bumpers, ka viņam visu laiku kaut kādu variantu sanāk. Lielais savās, smuki sēnslīdē, viss smuki, ārmaliņā aizmugurēt. Mazliet pauzoši tā sēnslīde nebija tā vienmērīga. Nu, nezinu, man jau patikās. Tā. Viņš laikam dzirdēja, ko es viņu teicu, un tagad to man pierēdījēja. Iekšmaliņa tur kaut kas pazuda uz sēnslīdi, tur atkal parādījās, nezinu, Tas saucās izsita drošinātājus. Varbūt vakardienas treniņi nebija vakardienas.